Ķeramies klātā autiņam. Uzreiz no sākuma gribu pievērst uzmanību aizsargpannai. Vajag skrūvēt nost, lai vispār tiktu līdz atrumkārbai. Bet, tā jau salauzta, pasties. Noteikti, tas laikam ir laika jautājums, kad tu braucot atpakaļ atmuguriski nolauzīsi šo gabalu. Tā, višķiņ paiešu nost, lai tu labāk redzētu. Bet, jebkurā gadījumā skrūvēsim nost un ķersimies klāt pie eļas nomaiņas atrumkārba. Aizsargpanna ir noņemta. Gribu pievērst tavu uzmanību. Šeit tev tek vai vismaz sulojas dzinēja eļa. Es ar pirkstu to pieskāršos. Redzi, šeit ir tā problēma. Varbūt nav tik viss problemātiski no vienas puses, vai nav tik drastiski eļas noplūda, bet ir. Kas attiecas uz atrumkārbu, viss ir čikiniekā. Tik sauss, ka pat šajās vietas fokusu dabūja, pat nedaudz trūsē panna. Un šeit sarūsē arī skrūve, vismaz starplika, ir tāds gredzentiņš. Redzēsim, cik viegli būs atskrūvēt nost tas skrūves. Un tur augšā, tur no sāniem, no aizsarg spārna, mēģināsim tikt līdz filtram, tur augšā ir. Un skrūvējam nost pannu. Pēcinām eļu. Davai. Skatīsimies, kāda viņa būs. Būs šķidra, cerams. Davai. 3, 4, gatavs? Hop! Aiziet. Nē. Šķidra. Visticamāk nekad netika mainīta. Bet malcis, forši, ka atbrauca uz eļas maiņu tieši laikā. Skrūvējam ārā to cauruli, kas veido arī līmeni. Kas mums palīdz veidot vai noteikti līmeni. Iekšēs tas ieliknītis. Un tagad redzēsim to īsto apjomu. Un, eļa ir reāli ļoti melna un netīra, ļoti netīra. Šajā atrumkārbī tas, ļoti. Nost pannu. Ļoti viegli nāk tas skrūves. Noteikti neviens nekad nebija. Es esmu pirmais. Ar to tevi ir apsveicu. Jo, paldies, praķka. Un arī šeit tikam līdz tam, vai aizsargpanna, aiz stop sistēmas, tur mēģināšu dabūt fokusā. Tur glabājas vai slēpjas vēl viens filtrs. Ieliknītis vispār nebija pieskrūvēts. Tā tas viss notiek. Bīstams darbiņš, vai ne? Var pat rokas sasmērēt. Var. Un sēžot. Labi, joka. It kā iekšā. Tur iekšā filtrējuši. Sietiņš ir tīrs. Jebkurā gadījumā iesim uz darbnīcu un tur pastīsimies pie labākas gaismas. Šeit uz galda visas vecas detaļas, gan filtrs tas ieliknis, tas pamatfiltrs, kas iekšā, un eļas karteri tāds nogulsnis. Protams, tas dabiski, kā uz magnētiem nosēžas, metaliska skaidrs vai vedu to ķitu, ja pļuru, bet var teikt, ka laikam ir bišķiņ vairāk nekā vajadzētu būt. Noņems iekšējais filtrs, tā tas izskatās vietā, kur to ielikt, vai vismaz ielikt jaunu. Jauns filtrs. Izmazāt karteris, blīve. Lūk šitā caurule, ko mēs skrūvējam ārā, kas arī veido to līmeni, vai palīdz noteikt līmeni, tā precīzi teikt. Liekam virsū jaunu filtru. Viss tur smuki iztīrīts, spīd un laistās. Gatavi pumpēt iekšā eļu.
Ir noteikta temperatūra. Tagad lieko eļļu notiecinām. Būs līmenis. Un nebūs čikinieka. Pasties. No dzidraka jau nekā. Kā bija pirmīt. Un tagad jaunas eļļas smaka. Tā izskatās pēc pabeigta darba. Viss ir pieskrūvēts, visas skrūves, notiecināts un skorķis. Eļļas līmenis ir, mašīna gatava braukšanai, lietošanai.